Gāju. Aizgājām apmēram līdz tā vietai, kur bija plānots tā kā ielejas placis, kur varētu redzēt. Bet, nu jā, šitā nevarēs noteikti neko redzēt, tāpēc, kad ir fonā tur tālāk ir pārāk izgaismots. Bet ideja ir tāda, kad ir baigais tāds klājums. Pat ar aci nevar diezko labi saredzēt, jo ir baigais kontrasts starp mežu un tālāk ir saule un tas smogs un miglēnums, bet var redzēt, kad ir baigais klājums un ir tālāk visādi kalni. Temps īstenībā nav nemaz tik baigi sūdīgais, bija. Tagad ir iets kaut kādas stundu 20 apmēram un ir noieti, es teiktu, es pirms tam Endomondo palaidu arī, bija pirms tam pēdējo reizi, kad es skatījos, bija stunda un 6 laikam, noieti 5,3 km. Tā kā īstenībā temps ir diezgan labs, jo visu laiku ir kāpums augšā diezgan, pirmā daļa ir diezgan stāva. Tā kā temps īstenībā nav nemaz slikts. Bet augšā bišķiņ jūtās organisms bišķiņ labāk. Bet ir, protams, ka var sajust to starpību. Arī pat tagad ejot un runājot, prasās bišķiņa ilgāku laiku, lai atelpotos, nav tik viegli. It kā ir tas skābeklis bišķiņ mazāk vai bišķiņ retāks. Bet principā es biju cerējis, kad būs kaut kur pašā, tā kā, kalnu korē, kaut kur augšā, kad galīgi varēs viss pliks skats, plika ainā, kur varēs redzēt, bet ir baigi daudz, tas ceļš visur iet un vījās, un serpentīns baigais visu laiku iet. Ja būtu iespēja vienam iet, tad man liekas, es neietu pa tiem celiņiem, bet mēģināt kaut kur pēc iespējas taisnāk. Protams, tad ir stāvums superstāvs, bet, distance ir vismaz 6 īsāk. Vienīgais es stulbi, tas, kad tikai iepriekšā reize, kad iegāja kaut kur bišķiņ zaļumos, ir tie super lipīgie sūdi. Un nevar viņus dabūt nost, tā kā ja tu ej ar šortiem, tā kā es tagad. Tad viss kājas ir, es nezinu, pēc vannā jāskalo nost, 3 stundas tas viss sūds, viņš nenāk nost tik viegli nemaz slipīgais. Bet tā, principā, ir baigi labais kontrasts, tāpēc, kad ir gaiss, protams, pirmkārt galīgi tāds, baigi super tīrais. Nav tikai pilsētā, tas viss ir smogs un benzīna, tās maka un dūma, ka viss tāds blāvs nedaudz. Te ir tas, protams, tā kā super HD kvalitāte attēlam. Viss ir baigi dzirdējis un, protams, arī, ka var sajust, kad gaiss ir krietni tīrāks. Ir tā diezgan ko pastaigāties, un tagad būtu, teiksim, no šitās vietas super smuki, bet jā, ir pārgaismots, es nevaru nekā dabūt to saule nost, tur kaut kur ir tāds kalns. Liels tā kā ielē vairāk. Un visur baigi pilns ar tiem visādiem augiem. Tāds ritīgi smuks, košs, sarkans un dzeltens, un šitais ar kaut kāds baigs smukais ir. Tā kā ir ko, tā teikt, iet un skatīties, ko staigāt, baigi superīgi īstenībā. Jo tikšanu šeien un viss tas ceļš un viss pārējais ir ne par ko nav jāmaksā. Tik nāc un staigā. Tādā ziņā tas ir baigi superīgi. Šitā nav otrajā tajā kalna daļā, tur, kur mēs tagad esam, tur, kur mēs staigājam. Neviens cilvēks nav redzēts. Neviens nestaigā, jo ir arī tas, ka, protams, kad ir svētdiena un ir kaut kādi 4 kapeikā, te tāda forša platforma, kur uzkāpt betonu, jo te kaut kur no kalna augšas, viss ir kaut kur nāk kaut kādas trubas un iet ūdens uz leju dzidrais, tā kā avot ūdens kaut kāds. Tā kā ir tāda diezgan smuka vieta. Bet jā, cilvēki šitien nav. Nestaigā arī pagājušais, tā kā mēs bija bišķiņ vēsāks reāli. Rokas bišķi tā kā nosala. Bet bija kaut kādi daži cilvēki ar sastapām, bet tagad, jā, ir svētdiena, principā pēcpusdiena 4 tur ar kapeikām, tā kā visi jau kaut kur brauc apakaļ uz pilsētu. Vienīgais sūdīgi, iespējams, tas, ka mēs brauksim apakaļ
uz mājām ir atkal visi brauc uz mājām. Un iespējams, kad ir sastrēgumi būs. Jo korķi, jā, nu, principā tas pats, kas katru kaut kādu, nezinu, tur weekendu ir, kad tu mēģini no Bērģiem tikt iekšā Rīgā. Arī viss ir baigās rindas un ilgi jāstāv. Tā kā... Un, protams, ka tev cilvēki ir dahreņiša vairāk. Un attiecīgi arī sastrēgumi ir lielāki. Vienīgais, jā, ir iespēja tas, ka tu brauc pa maksas ceļu. Viņš it kā baigi lētais, kaut kas ap 2 eiriki sanāk. Un tad tu brauc pa tiltiem vai kaut kādiem citiem viaduktiem un tu kaut kādus 30–40% ceļu tu brauc bez sastrēgumiem, jo tur nav nekādu krustojumu, nekādu luksoforu, nekas tam līdzīgi. Tā kā var tikt ātrāk, bet jevreiz bišķiņi raud, jo ir jāmaksā pa to ceļu. Un principā tas bezmaksas ceļš, kur tas korķis, viņš it kā baigi trakais. Un arī ainavas ir diezgan smukas. Tādi kalni un serpentīni, tā kā... Vienīgais tas, ka tu benzīni ilgāk nedaudz vairāk nokurini stāvot korķos. Tas ir principā vienīgais tāds mīnus. Bet tā... Mežs, šitais ir, principā meža izskatās gan īsti tas pats, kas pie mums. Vienīgais, kas te nav, vispār nav. Es man liekas, ka neesmu bērzu redzējis. Kļavu, ozolu neesmu redzējis. Te ir skujkoki, viss ir principā kaut kas, priede, egle kaut kas pa vidu, kaut kāda priedegle, karoči visu rauga. Un ir kaut kādi zemie lapkoki, bet kaut kāds strannīs, tāds maziņi tādi, tā kā krūmāji drīzāk. Bet no mūsu kokiem, jā, visi te ir vienīgais, kas tāds pazīstamākais, jā, tas priedeglē veidīgais kaut kāds augonis. Bet, karoči, balodis ir tāds pats tā kā Rīgā, zvirbulis čista tāds pats tā kā Rīgā, bet, vārnas ir, nē, vārnas nav, viņiem ir kaut kāda kaut kas līdzīgs kaut kas starp vārnu un starp žagatu, žagata, bet visa pilnīgi melna, tāda garāka aste, tāda kustina visu laiku to astes, tādas spalvas. Vānagi laikam arī es esmu redzējis. Nezinu, kā izskatās viņu mājas vistas. Govis, principā, tāpat izstījās. Zirga gavņets. Zirga gavņets, tā kā visur gavņets. Jā, nav bijis baigā iespēja pagaidām kaut kur būt ārpus pilsētas, tur tā laukos, fermās kaut kur pastīties, kā viņiem tur viss, kādi dzīvnieki un ko baro un tam līdzīgi. Jo viens man nepatīk gaļa, šitien gan ir savādāk, man nepatīk tā gaļa. Jo arī, man liekas, es pirms tam jau teicu, kaut kur visur vistas filē, ka es viņu redzu, viņa tāda dzeltenīgāka, tā kā bišķiņ karija apmērcēta, bet viss cauri, ne tikai no ārpuses, viss cauri. Un vietās, kur ir kaut kāda pasniedz, tā kā atbivnuju, lai steiku vai cūguļu, man liekas, vispār es neesmu ēdis šitien, man liekas, ka viņiem nav populāri. Kaut arī nav nekāda musulmaņa vai tam līdzīgi. Tā gaļa ir tāda, nepatīk man tā garša. Viņa tāda, ja es viņu nopirktu tādu gaļu Latvijā, es domātu, ka viņa ir bišķiņ veca, es viņu neēstu. Bet šitien viss ir tā kā visa normāli, viss kārtībā. Tā kā olas, gan principā ola kā ola, visos veiklos praktiski var nopirkt arī tās organiskās, dabīgās, krūtīs tās, bet maksā kaut kas 2,50 pa 12 olām. Viņiem nav pa 10 olām, viņiem visu arī pa 12 vai pa 30 laikam. Tā kā labi, tagad jau jāiet apakaļ uz leju, jo ir 4,22. Mēs atstājam mašīnu vienā vietā, lai bišķiņ pieskat arī. Jo tagad vienkārši mēs aizgājām un īsti neatcerējos, vai mašīna aizslēdz vai neaizslēdz. Jo Monikai problēma ir ar signalizāciju, nevar saprast, kas pa huņu ir.
ķipa vienkārši stāv un pēkšņi sāk baurot. Citreiz bauro, citreiz nebauro. Nevar saprast, kas pa gļuku ir. Viens varbūt tāpēc, ka mašīna ir kaut kur sadauzīta, varbūt kaut kāds relīņš ir sadauzīts, nevar īsti saprast, bet tas ir citreiz besis, ka tu kaut kur aizbrauc, noliec mašīnu vai tam līdzīgi un dzirdi, ka bauro visu laiku. Tā parasti tā, ka ķipa viens blakus sēdētā durvis neaiztais pilnībā, bet vadītāja durvis aizslēdz ar atslēdziņu, ķipa, nu, it kā, kad ķipa, tad nav signalizācija aktivizēta, kaut kāda ķipa, tāda mukļīšana. Tā kā vai šitā labi jāpanāk savs kompanjons, un tad jāiet lejā tālāk uz mājām, un tad jābrauc. Jācer, ka nebūs baigie sastrēgumi. Bet tā jā, dabā šitien forši smuki pastaigā. Pilsētā gaiss ir, var just reāli, kad Voncī ir tas smogs, bet ārpus pilsētas, tā kā šitien pieņemsim, ir pastaigāt kaut kur dabā baigi superīgi. Arī baigi labais treniņš, elpošanai sirdī, jo skābeklis ir bišķiņ mazāks un tu dabū bišķiņ lielāks slodzi. Un tā kā šitādi kaut kāda kāpelēšana, staigāšana pa kalniem, baigi superīgi ir. Tā, labi, jādur tālāk, jāpanāk savus biedrus, lai neapvainojās.